Labdien, mīļie cilvēki! Mums šodien, mūsu mājas draudzē, ir īpašs viesis Laura Zālīte, kur ir piedzīvojis tiešām reāli Dieva pieskārienu, Dieva dziedināšanu no vēža 3. stadijā, ka pat ārsti nezināja, kā ārstēt šo slimību. Bet, lai Laura mazliet pati iepazīstina jūs ar sevi un pastāsta mazliet sākumā. Labdien! Paldies! Es gribēju teikt pirmām kārtām, kad uzaicināja mani uz šejieni, jo tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi priekš manīm, dot šo liecību. Un īsti iepazīstinot ar sevi, man sauc Laura, kā jau man stādīja priekšā, un es dzīvoju Spānijā jau vairāk kā 12 gadus. Un, jā, tas bija 20. gads, mūsu slavenais Covid gads. Un es biju tajā laikā Latvijā braukus uz mēnesi, visu vasaru es nodzīvoju Latvijā, jā. Un augustā, tas bija tieši 4 gadu atpakaļ, tas tieši tagad, cik ļoti tas tā zīmīgi, es tieši tagad sēžu, jo tas bija tieši tas brīdis, kad būtībā tieši šajā dienās, būtiski, jā, tie 11. datumi, jā, kad, jā, es vienkārši, dušā sataustīju krūtī bumbuli, un bumbulis bija diezgan liels jau. Es vienkārši nezinu, kā to varēja nepamanīt, tas ir vienkārši, bet, bumbulis bija milzīgs diezgan, jā. Un, jā, un, protams, ka tas satraukums bija ļoti liels, nojausma tumšā bija ļoti spēcīga, ja. Un tajā pašā dienā mums bija jābrauc uz dievkalpojumu, mēs aizbraucām uz dievkalpojumu, un tieši tur es saņēmu vārdu no Dieva. Es tajā brīdī nesapratu, ka tas ir, jo, es biju dzirdējis tādu rēmu, ja, bet, ka tas attiecās tieši uz manīm, man vienkārši atnāca vārds, tas ir no atklāsmes grāmatas, ja, es tajā brīdī nezināju, kur tas ir, ja, ka tu uzvarēsi ar jēra asinīm un savas liecības vārdu. Un tas bija tāds tik spēcīgi, es pat neatceros, ko mācītājs runāja, kāda bija tēma un kādā sakrība, bet tas tā kā pat no vienkārši no debesīm ienāca man sirdī. Un tad bija tā, kad pēc pāris dienām es domāju, man varbūt izlikās, varbūt tas nebija man, varbūt tas tomēr, ja. Un sāk nākt tie apstiprinājumi, viens pēc otru kaut kādās, vienkārši vienalga, es atveru Facebook, tu uzvarēsi ar jēra asinīm liecības vārdu. Tur aizēja vēl kaut kur, jā, man tieši to vārdu runāja, jā, un pēc pāris nedēļām, kad es vēl atkal aizgāju arī uz vienu dievkalpojumu, un kad tur viss dievkalpojums bija tikai par to, tad es sapratu, ka Dievs man tiešām kaut kam gatavo, teiksim, ka viņš zina kaut ko vairāk nekā es tajā brīdī, jā, jo es tomēr vēl, teiksim tā, tās 2 nedēļas man bija tāds pārējais posms, ka man vajadzēja tikt galā ar bailēm, iet ļoti spēcīgi Dievu klātbūtnē. Es toreiz paņēmu Jūrmalā numuriņu, tur ar apšaciem tādā reklāmu, ja. Bet, lai es varētu būt ļoti tādās tuvās attiecībās ar Dievu, un man ienāca tāds miers, staigājot ar jūru, tāds miers, un tur arī bija tāda arī īpaši tāda apliecinājuma, ka man, labi, tas citā reizē, jā. Bet, kad es sāku, bija tā, ka vienkārši, pirmkārt, es vienkārši gāju ar jūru un vienkārši lūdzu un jautāju, ja, un kad es gāju atpakaļ, tur tie bija kaut kādi 8 kilometri, gāju atpakaļ, man vienkārši pārņēma tāds milzīgs prieks tāds, ja. Nesaprotamais tajā laikā, es vēl nesaprotu, kas tas ir pa prieku vēl tā īsti. Es nezināju, kā tas ir būt kaut kādā tumsā tik spēcīgā, bet tas bija viennozīmīgi tāds man lielākais periods tāds tumsas, ja, kas man, ko es dzīvē pieredzējis, ja, un kad tev iemērts tādā priekā nesaprotamā, ja, tas bija tā abrīnojumi, jā. Un, tāds vienkārši kaut vai, nezinu, man atsūta cilvēks, kas nemaz nav īsti ticīgs, bet viņš man atsūta Jēzus bildīt, kur Jēzus man sūta sirsnīgi. Tādā veidā mums kristieši ir tās, kad mēs staigājam ar Dievu, kad
ka Dievs mēģina visādā veidā tev to tā apliecināt, ka viņš ir klāt, un tu vienkārši tik ļoti to saproti, ka tas tiešām ir tev, ka tev vienkārši asaras tek, jā, no tādas laimes sajūtas, un ienāk tas prieks, jā. Un tajā brīdī, kad man ienāca tas prieks, es domāju, man nekas nav noteikti. Viss, es esmu dziedināta, mēs zinām, ka Dievs ir visu to izdarījis, Jēzus ir savās brūcēs uznesis visas slimības, un man nekas nav. Un jā, es aizgāju pie daktera Rīgā. Dakteri teica, ka ir diezgan, teiksim, iespējamība, ka tur viņi tā kā uzreiz redzēja, jā, sonogrāfiju uztaisot, ka tur ļoti aizdomīgi izstāsta. Man uzreiz gribēja piešķirt zaļo koridoru, bet es teicu, nē, es braucu uz Barcelonu, un tur es riešu pārbaudas, jā. Un tā man 3 mēnešus tur ņēma uz pārbaudēm, tur visādām procedūrām Barcelonā jau tas bija, jā. Bet es dzīvoju tā, kad es nevis jūtu, teiksim, bet es nepieņēmu to slimību. Es domāju, nē, tā nav, tas nav mans, tā nevar būt nemaz, jā. Un līdz man atnāca viena draudzene un aizlūdza par manī, un viņai tāda pravieša dāvana, un viņa man lūkšanā, viņa teica, Laura, es redzu, ka tu kalpos sievietēm un dzersi daudz zaļas kokteļus. Es domāju, kādi zaļie kokteļi? Tas pilnīgi noteikti nebija pa mani, jo man ļoti, ļoti garšo gaļa un visas lietas, bet tikai ne zaļie kokteļi, tas pilnīgi tas nebija par mani, ja? Un kalpot sievietēm, man vispār tajā brīdī sievietēm, es domāju, kas tas tagad ir? Un es ļoti negribēju pieņemt to pravietojumu, jo es sapratu, ka, ja man saka, ka jākalpo sievietēm, man vispār nepatīk šis vārds kalpot. Es domāju, dalīties. Tātad dalīties mīlestībā, dalīties pieredzē, gudrībā, jā. Tātad, lai kaut ko dalītos, tev kaut kam ir jāaiziet cauri, jā. Tātad, bet, jā. Un tad 31. oktobrī, es labi atceros to dienu, kad es saņēmu tomēr ziņu, kad uz to brīdi, jā, tas bija praktiski viņa, kā 3. stadiju, tā kā to jau pozicionēja, ja? Un, jā, tajā brīdī es paņēmu vienkārši vienu dienu pilnīgi nošķīros no visiem un vienkārši pavadīju laiku ar Dievu pilnībā un lūdzu, ko man darīt, ja? Jo man bija tāda pilnīgi neizpratne. Es sapratu, ka ķīmijterapija, ka tas nav priekš manis, bet es saprotu arī tos klausītājs, kas klausīsies, jo visiem ir tas moments arī neticīgiem cilvēkiem, kad tas ir kā to vārdu teikt, tā kā nepieņemt, ja, tas ir tīri psiholoģiski un tā tālāk, tā kā kāds to varbūt, to tā arī pozicionēs, jā. Bet bija tā, ka tātad es par to dienu, ko es pavadīju laiku ar Dievu, es tomēr saņēmu, kad man ir pilnībā jāmaina savs dzīvesveids. Jā. Ko nozīmē mainīt savu dzīvesveidu? Jā. Tas ir pirmkārt ēšanas paradums, jo Dievs ir radījis mūs kā Dieva templi. Jā, un Dievam arī nepatīk. Protams, kad mēs liekam iekšā sevi visu kaut kādus draņķus, mēs pat domājam, pat mašīnā mēs liejam labu benzīnu, jā, bet par sevi mēs nedomājam. Man tajā laikā vīrs žāvēja vistiņas, un tās man tik ļoti garšoja, ka es vienkārši tur gandrīz vai dienu nevarēju bez viņām, nevislīgi sēdi tajā laikā, jā. Bet labi, tas nav par to, jā. Bet tajā brīdī es saņēmu, ka man pilnībā ir jāmaina. Un tas bija tāds brīnums, kad es vienkārši vienā dienā es kļuvu par svaigātāju. Un es sapratu, ka tas vien jau ir no Dieva, ja, jo tas nav iespējams, jo pēc tam es lasīju kaut kādu literatūru, ka tur ļoti vajag tur gatavoties un organismu sagatavot, un ka tā nemaz nedrīkst, ka tur vispār tur var, man nekas nebija tāds. Es vienā dienā pārstāju dzert kafiju, ko es dzēru litriem, ja. Es pārstāju žāvējumu sēst un visu. Es sāku ēst vienkārši salātus un riekstus un sulas dzert litriem, jā.
Un, protams, es ļoti daudz sportoju, gāju kalnos, staigāju un tā, un es ārstēties tā arī negāju. Un es uzskatīju, ka tā ir mana atbilde, un es biju tajā brīdī, es piemirsu kaut kā par to pirmreizējo, ko man Dievs bija pateicis. Tu uzvarēsi ne jau ar sulām, un ne jau ar burkāniem un salātiem, ja, bet arī ar asnīm un liecības vārdu. Un tajā laikā man sākās tāds mans skrējiens tā gada, un kad tikos tas ar draudzenēm, kad mēs gājām kaut kur kalnos vai kur, es runāju vairs nevis par Jēzu, bet es runāju par ēdienu un ko es dzeru un kādas uzturbagātinātājs lietoju un tā tālāk un kā tas man palīdz un cik es esmu žirgta un enerģiska un tā tālāk, ja. Un es pilnībā nomainīju fokusu no Jēzus uz ēdienu, uz ērienu, uz to, ka tas mani glābs. Ja, bet tā bija mana kļūda tajā brīdī, tajā laikā, bet Dievs, mēs zinām, ka Dievs visas lietas vērš par labu. Ja. Un tā man to gadu es tā kā notravanāju, es gāju pa laikam, ja? Tas tev varbūt palīdzēja, tomēr to kā... Pilnīgi noteikti palīdzēja, pilnīgi noteikti, tas ir pilnīgi noteikti, ka tas man palīdzēja, bet es esmu pārliecināta, ka Dievs bija tik un tā paredzējis man savādāk to iziet cauri, ka man vispār, nevajadzēja iet tam, kam es, pēc tam izstāstīšu tā. Jo tas ir pareizi, ka cilvēki maina ēšanas paradumus, ja ka viņi sporto, tas ir pareizi. Jā, bet fokus bija nepareizais, ja? Jo man vispār ir Dievs devis šo dāvanu, evaņģēlis dāvanu, kas ir evaņģēlis vispār, tā ir prieka vēst un dalīties ar citiem, ja? Ar draudzenēm savām, ar visiem, ko es satieku, cik Dievs ir labs un tā, bet šeit šī gadījumā aizgāja tas fokus savādāk, jā. Un pēc gada es sadzirdēju klusu maigu balsi no Dieva, no tēta mīlošā, jā, kas teica meitiņ, tagad iesim ārstēties. Un tajā brīdī, teiksim tā, kad, jā, tas tāds brīdis bija, kad bija tā neziņa, bija milzīga neziņa priekšā, jo es ļoti negribēju iet ķīmijterapijai, jā, cauri. Un tas bija tas brīdis, kad tā kā tevi iespiež tā kā tādā stūrī. Es pavadīju laiku ar Dievu, un man viņš parādīja tādu, kad ir āla priekšā man, jā, un tā āla ir tumša, un man tajā ālā ir jāiet. Un es to asociēju, es to pilnībā sapratu, ka Dievs tā kā parāda, ka man ir jāiet iekšā tajā tumsā. Un tajā brīdī, jā, man bija bail, bet tajā brīdī, kad es iegāju tajā tumšajā alā, ko es tur ieraudzīju? Es tur ieraudzīju bagātīgi klātu galvu. Un tur bija gaišs. Mans mīļais debes tēvs to bija saklājis, un tur, kur viņš ir, tur jebkura tumsa, vislielākā tumsa, ar viņu ir gaisma. Tur ir gaišs. Un tur sākās tas mans ceļš, kas bija it kā pasaulīgi skatoties. Tas bija tumšā ielē, tā bija nāves ielē, bet skatoties ar garīgajām acīm, un tā kā es to saņēmu no tēva, tas bija kaut kas tik pārdabisks, ja? Tas bija pārdabiskā priekā, viņš man iemērca, ja? Jautās varbūt kāda pateicībā, ja? Kāda jautās noteikti skatītāji, kāda var būt pateicība un par ko pateikties, ja, tādā brīdī. Protams, ka ne jau par slimību mēs pasakamies. Mēs pasakamies pilnīgi par citu, jā. Mēs pateicamies Jēzum par to, ka viņš ir visu izdarījis pie krusta, ja, ka viņa brūcēs es esmu dziedināta, ja. Un tas ir pamats, kam mums jāpasakās, ja, Dievam, ka viņš sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, ja, lai visi, kas viņam ticētu, jā, lai dabūtu mūžīgo dzīvību, bet šī brīdī, šajā laikā, tas nebija par mūžīgo dzīvību, negāja runa, jo es zināju, ka Dievs man ir nodrošinājis šo dziedināšanu, jā, ka viņš jau to ir izdarījis, jā, un ka man ir jāaiziet šo posmu A līdz posmam tur Z, jā, un tad ir sērijas, jā, kaut kādas, jā, bet man ir jānokļūst
tajā vietā, kur zaļās ganības, kur Jēzus ir to sagatavojis. Ja? Ja man nebūtu šī apziņa, ja, tad es noteikti, es nezinu, es domāju, ka es nebūtu izgājis to cauri. Ja? Es būtu tur palikusi, jo, diemžēl, es negribu kaut kādas konfesijas vai ko pieskarties pilnīgi noteikti, bet reliģija, tieši reliģija māca mums, ka mums kaut kāda pārbaudījuma grūtības, ka tās nāk no Dieva, ja? Un tas ir briesmīgi, ja cilvēks tā domā, ja? Un kā viņš var dzīvot pateicībā, ko māca pat kaut kādas citas reliģijas, ja? Kaut kādu tur saka, pamosties ar pateicību, ja? Mēs pat tie, kas ir bez Jēzus staigā, viņi sāk dienu ar pateicību, viņi dzīvo pateicībā. Un mums par ko pateikties par slimību? Nu nē, Dievs nav tāds, ja? Dievs ir mīlošais tēvs, kurš gan mīlošais vecāks grib, ka bērns iet kaut kādām tādām ciešanām cauri. Mēs arī Bībelē lasām, ka Jēzus nav nevienā vietā, kur viņš teica, tev ir jāaiziet tam cauri, tāpēc, ka tev jāpaliek tur iejūtīgākā vai kaut kādai saprotošākai pret citiem cilvēkiem, kas iet līdzīgu ceļu. Nē, tie ir vēlna meli vistiešākie, bet, diemžēl, es ilgus gadus tā biju ticējis. Ilgus gadus. Līdz paldies Dievam, es vienmēr būšu pateicīga par mācītāju Alanu Parjans, kas nāca mūsu dzīvē, ja, kas būtībā viņš mums gadu stāstīja prieka vēsti, kur man bija tik grūti pieņemt, ka tā nevar būt tik vienkārši, ka tā nevar būt, ka Dievs tik ļoti mīl. Jā, mīl, bet, tak ir jāpacieš, nabadzība, tas ir normāli, ja, tas ir tā. Nē, ir pilnīgi cits devis tēvs. Ja mēs labi, teiksim, uzskatām, ka mēs mīlam savus bērnus, un ja mēs dodam saviem bērniem labas dāvanas, tas ir Dieva vārds, kas to saka, ja, un tad kur vēl vairāk to pats Dievs Bībelē saka, ja jūs jauni būdami saviem bērniem zinat labas dāvanas, kur gan vairāk devis tēvs, un tā kā es to patiesību jau biju, paldies Dievam, satvērs, Dievs man to jau bija iedevis, Dievs man bija atklīrījis no tiem visiem reliģiskiem sārņiem, un es tiešām varēju smelties, un man sirds bija atvērta tiem prieka straukiem un avot tas prieks, kas nav no apstākļiem, tas ir Dieva prieks. Un, laikam, tas bija tā reize, bija tas posms dzīves, kad es tiešām to sapratu, kā tas ir būt Dieva priekā. Kad ir apstākļi tādi, ka tu, piemēram, nezinu, es kā sievieti izēju, varbūt otrā diena man ir parūka galvā, jā, liekas, tev nav mati, ja, tur, un tu esi priecīgs, un tu esi tik pārdabis priecīgs, ka cilvēki vispār nesaprot, viņi saka, ko tev tur laiž iekšā? Ko tev tur laiž? Tā ķīmija vispār? Kāpēc es tik priecīgs, ja? Un es slavēju Dievu, un es ieju jūrā, es peldēju visas dienas, staigāju, kad aktieris to vienkārši viņš teica, kā tas ir iespējams, ja? Kā tad viņš man sazīmēs, bija 5 stabiņas, tur muskuļi, un tur mutes jēlas, un vēl kurās vietās jēlumiem jābūt. Un viss nebija, nekas no tā bija, tikai tas, ka mati man nogāja, bet tas arī tas, kā kam skatītājiem, kam būs interesanti var pajautāt, es vienkārši varu atsūtīt video, man ir visi video saglabāt, kā es to gāju cauri, ja, kādā priekā. Teiksim tā, ka tie, kas mani pazina, ja, viņi mani nepazina tajā laikā, jo es biju savādāk. Man pat tajā laikā, pat nevarēja saprast vispār, tā nav tā Laura, ja, es biju savādāka, ja, un tad, kad man tas viss, kad es to izgāju, tad tā kā izpūtu un teicu, kur ir? Beidzot, kur ir Laura atpakaļ, ja, jo es biju citādāk. Man bija tāds svaidījums, Dievu klātbūtni pārdabiski, es varēju runāt, es varēju video ierakstīt, ja, es neesmu tādu vispār tur
es kameras priekšā baidos vispār runāt, un paldies, ka tu man uzaicināji, bet es zinu, ka es esmu uzvarējis arī asinīm un liecības vārdu savu, tāpēc tas ir arī īpašs posms manā dzīvē, kad es eju jau tālāk un to gribu dalīties ar citiem cilvēkiem, to, ja, kuriem varbūt ir šis posms tagad, kad viņiem ir jāiet kaut kam cauri, ja, ka lai viņi tiešām pievēršas un meklē Dievu meklē, jā, ka tas, nu tā kā, nu, apmēram tā. Tu man minēji par pērļu auskariem, to es arī speciāli izlūguši šodien. Man ir, jā, pērļu auskariem, kas ir ļoti īpašs moments manā dzīvē. Šis gan ir otrais moments, jo es biju vēl par kristīgā radio nedēļu pirms tam, jo tajā mana draudzene, nē, labi, teiksim tā, man tad ir jāatgriežās atpakaļ, kad es biju, 4 dienas komā. Jā, es zinu to situāciju. Jo tas saistās viss kopā ar to, jā. Jā, tad tu 4 dienas biji komā. Teiksim tā, es stāstīšu visu tātad pēc kārtas, teiksim, jā. Tātad būtībā es izgāju tās 12 ķīmijas, jā, tātad atgriežoties, ja, ka tā pirmā vizīte pie daktera bija, teiksim tā, es gāju pie dakteriem tā gada laikā, vai kāds nepadomā, ka es esmu pilnīgi bezatbildīgi. Es gāju 3 reizes, laikam bijis uz pārbaudēm, un es kontrolēju situāciju, kad situācija nebija palikusi nekas sliktāk, jā, teiksim, bet arī nebija tas gaidītais efekts no tām sulām, ko es biju cerējis, jā. Teiksim tā, un tad, kad man jau, es dzirdēju šo balsi, ka man jāiet ārstēties, kad es aizgāju pie daktera, tad dakters pilnīgi noteikti nebija tajā brīdī iepriecinošs, ja. Man draudzenība bija līdz, kas tulkoja, jo viņa labāk saprata spāņu valodu, ja. Viņa bija histērijā, turpat uz vietas vienkārši viņai sākās, ja, jo dakters, viņš teica tā, ka būtībā, ka tā ir ļoti, jā, tas ir krūts vēzis, bet krūts vēzim ir ļoti daudz stadiju, neiet runa par stadijām, bet tie paveidi, ja, un man tas paveids, ko man dakteri bija pateikuši, ka tas bija tāds, ko viņi pat nezina ārstēšana. Viņi teica, jau tā viņa kā tripla negatīvs, varbūt kāds var zina vai ne, bet labi, tad ne par to iet runa, ja, bet viņš teica, mēs varam dot tev ķīmiju, bet vai viņa palīdzēs, praktiski viņi nezina, viņiem nav. Ar visu to, ka es biju pie labākā onkoloģijā, tajā personā. Un jā, un tad vēl viņš visādas vēl tur lietas teica, jā, kad būtībā, kad būtu palīdzēt man kaut kādu vēl papildus ārstēšanu, bet tā ir 120,000 maksā, jā, un kad apdrošinātāji to visdrīzāk neseks man, jā, un tā tālāk. Un jā, mēs braucāmies mājās, bija tāds nelabs klusums, tāds tumšs klusums, jā, teiksim, un mēs atbraucām mājās, un es kā ielikos gultā uz dīvāna, un domāju, laikam ir gals klāt pienācis, jā, vienkārši bija pārbaudas, bija norīkotas viss, bet to, ko tas dakters pateica, tie vārdi skanēja ausīs, jā, un es pat tajā brīdī atļāvos, varbūt būs smieklīgi, bet es sevi nofotografēju, un es ieraudzīju, kā izskatās cilvēks, uz kā ir nāves gara ietekme, jā. Tas bija, man sevi bija pilnīgi pelēka, jā, man ir tā bilde pat, jā. Un jā, un mums tās sarunas bija arī tāds, kad jābrauc uz kaut kādām vietām, ko mēs mūžā baidījušies, esam līst uz kaut kādiem džungļiem vai uz Āfriku, ja jau nav jābaidās. Tikai pilnīgi tādas neticīga valoda bija sākusies un pilnīgi, bet tas bija tiešām, paldies Dievam, ka viņa žēlstība, ja, kad tas nebija ilgi, tam bija pusstunda tikai, ja. Un līdz man Dievs sūtīja cilvēku, man zvanīja man draudzenīte, ar kuru gāja līdzīgu ceļu, un viņa teica, ejam, staigāt, jo mums bija tāds paradums staigāt šo visu to laiku, ko mēs gājām šo ielēju, ja.
pa Vīnoglai. Mums bija ļoti skaists tāds dabas sēns, kad vispār nestaigāja cilvēki nebija. Tad bija pilnīgi tāda daba tikai. Un mēs likām tumbiņu un skaļi dziedājām slavas dziesmas Dievam. Skaļi. Tā, ka vienkārši pieskandinājām visus tos Vīnoglais pateicībām, jā, par to, kad Dievs ir klāt mums un izved ārā no tās tumsas, jā. Un tajā brīdī man zvana tā pati draudzenīte, viņa saka, Laurija, ejam. Un tas bija laikam tas moments, jā, kad tā bija mana izvēle tajā brīdī. Piecelties, iet, sākt pateikties, sākt slavēt, vai palikt gultā un sākt sevi žēlot un ielaist sevi upuru garu, jā, kas ir arī ļoti bieži sievietēm žēl, kad tie, kas iet kaut kādām tādām ielējām slimības, ka viņi ielaiž upuru garu, viņi sāk sevi žēlot, un viņiem sāk gribēties, lai citi sāk žēlot, un tas ir ļoti, ļoti nepareizais ceļš uz nekurieni, tas ir ceļš uz debesīm, kas ir pieņems Jēzu, ja? Un es tajā brīdī sapratu, ka nē, mēs iesim slavēt, pateikties, un es teikšu tā, ka tas bija tāds lūzuma moments, ja? Pēc 20 minūtēm, varbūt bija pusstunda, ja? Man ir ieraksts, ko es sūtīju meitiņai, kas ļoti bija arī satraukusies par mani. Es teicu, meitiņ, viss ir labi ar mammīti. Mammīte ir priecīga, Dievs ir mani, viss Jēzus ir uzvarējis, un es esmu uzvarētāja. Ja? Vienkārši tas tāds nonāca prieks, tāds svaidījums tajā brīdī. Un viss, un tas svaidījums mani nepamet vairs nevienu brīdi, ja? Visu laiku bija. Es nācu ārā, es gāju, kad gāju uz ķīmijām, un tas bija arī tāds brīnumainā. Es vilku skaistākās kleitas mugurā, es vilku augstspiešu papēdus, ko gan es ikdienā nestaigāju. Es visu laiku sportiski, es visu laiku sportoju, ja? Man vienmēr tāds sporta drēbes džīnsas, bet tajā laikā es nekad nebiju tā pucējusies kā tajā laikā. Es nesu uz Dievu uzvaru, Jēzus uzvaru, un es gribēju, ka visur, kur es onkoloģijas modeļā ieiešu, kur notiek tie procesi, es gribēju, lai cilvēki redz, ka ir dzīvība, ka man ir dzīvība, un lai nestu to dzīvību citiem, ja. Un tiešām tas bija tāds tik apbrīnojami, ja, jo dakteri, visi viņi vienkārši, ka mēs ienācām, viņi saka, gaišs viss paliek, vienkārši tajā tumšas ielajā, ko cilvēki tur gāja, viņi redzēja, jo man tas bija svarīgi parādīt, kad ir arī tumsā var būt gaisma, pilnīgi spilgta gaisma. Mēs, protams, ķīmiju svētījām, mēs svētījām, un mēs 91. psalmu vienmēr arī lūdzām, jā, un arī, kad es gāju uz pārbaudēm. Es vienmēr, kad bija likmatējās kaut kādās tajos magnētiskās rezonansēs un visās, es vienmēr psalmas, jā, psalmiem lūdzu un pateicos, visu laiku pateicību tādu klātbūtu vienkārši tajā iekšā, es tādā mākonītī, viņa ir žēlstīgs, arī, ka kaut kādas procedūras, kaut kas bija vienmēr, es teicu, Jēzu, tavas rokas ir uz šī dakteru rokām, tavas rokas, tava mīlestība ir ar mani, jā. Un, jā, tā kā apmēram, jā. Un tad pienāca brīdis, tas jau bija janvārs, jā, kad man pamainīja kaut ko ķīmijās, kaut kādu citu sastāvu, viņi izmainīja, tur bija 12 tādas, un tad vajadzēja 4 citas, jā. Un tas sastāvs kaut kā noreaģēja uz manu organismu, kad es nevarēju saprast no rīta pamodos, jo mēs vienmēr no rīta sākām arī ziemā ar jūras peldi un ar pastaigām, nevis pastaigā ir tāda, svīšana, staigāšana, tāda kārtīga soļošana, bet es jūtu, ka man ir nogurums. Man nebija nelabi, man nereiz nebija vispār, es nebija nelabi duša, tas ir arī tāds brīnums. Man nebija arī tajā reizē nelabums, ja, bet man bija tāds sagurums kaut kāds, varētu teikt. Mēs savai draudzenībai, kur mēs gājām šo ceļu kopā, es teicu, es neiešu no rīta, es iziešu tev ap 3, varbūt dienā, mēs tagad vienkārši ar vīru iziesim pastaigāt arī to Vīnoglājā. Jo tas man bija tāds noteiktais, ja, pie ķīmijām, katru
katru dienu man bija pie 450 km mēnesī, ko es biju nostaigājis visu laiku. Ja? Man nebija noguruma, man bija tāds spēks, tāda enerģija. Tas vienkārši, tas bija pārdabiski, Visi, kas to redzēja, viņi to redzēja, ka tas bija pārdabiskais. Ja? Un tad mēs izgājām pastaigāties un gāju atpakaļ. Es jūtu, ka man tāda nelaba sajūta, tā kā es slēdzos ārā. Es nevarēju saprast, ja. Un, kad es atnācu mājās, es teicu, zini, es tomēr iešu pagulēt, ja. Un tas bija pirmā reize, kad es ielikos gultā, ka es aizgāju dienas pagulēt, ja. Un tad man bija tā, ka 3-4 stundas es nogulēju. Un tad jau tur sāka satraukties man draudzens, kāpēc es neesmu, kāpēc es neesmu internetā un tā, un tad jau vīrs man modināja, es biju bezsamaņā, jā. Es biju bezsamaņā, viņš man nevarēja vairāk apmodināt, jā. Un tad mani ļoti ātri aizveda no slimnīcu, tur 3 mašīnas ātrās atbraucas, paldies Dievam par spāņu medicīnu, kas man nelika koridorī gulēt gaidīt, ka man kaut ko pārbaudīs, testu kādu, vai es esmu vakcinēta vai nē, ja, tur, ka man uzreiz uzlika uz visām pārbaudēm, uz visu, jā, Covid laiks, tas bija pats tāds stipri, tāds, jā, un tajā brīdī, jā, man uzreiz, es nogulēju komā 4 dienas, jā, un neviens nezināja. Tas bija tās zāles? Tās bija tās zāles, kas kaut kā noreaģēja tā man, jā. Mani atslēdz vienkārši, jā. Jā, mēs taču biju uztaisīt lūkšanu grupu, mēs lūdzām, mani lūdza, jā. Un, jā, tajā 4 dienu laikā mana draudzene, man tāda, viena no vistuvākām draudzenēm, jā. Viņa ļoti arī tā garīgi pārdzīvo vienmēr par mani, par visām lietām, un viņa redzēja vīziju, Dievs viņai iedeva vīziju, kas bija apbrīnojami tādā pusnomodā, pusmiegā, pusnomodā. Viņa ieraudzīja 2 vīzijas, ja, pēc kurām viņai ienāca pilnīgs miers, un viņa pilnīgi zināja noteikti, ka es atmodīšos, ka viss būs labi. Tā pirmā vīzija bija, kad es esmu tādā kā miglā, zirgā, un Jēzus man ved ārā no tās miglas, jā, un ved ārā un atdod mani Oskaram, un Oskars paņem šo zirgu, un pa tādu liepu alēju mēs aizējam, jā, tā, viņš tā izved to zirgu ārā, un mēs uz zirgu mugurā. Balts zirgs bija, un Jēzus bija baltās drēbēs. Tāda viņai bija vīzija, pēc kuras viņai nāca miers. Un otra vīzija bija, kas bija ļoti visus šos 4 gadus, ko es nesu, un pie kā mēs tagad ienākam jau pie tā galējā, par šo liecību, jā, ko es stāstu tagad, jā, jo viņi redzēja tajā brīdī, ka es uzvelku skaistu kleitu, kad es ielieku pēļu auskariņas, ņemu mikrofonu un liecinu. Mikrofons bija kristīgā rādījumā, tā bija pirmā tā reize, kad es liecināju, un es domāju, kad es to slavu arī turpmāk došu vēl kādiem liecību, ja, jo es zinu, ka tas ir Dieva prāts, lai stiprinātu cilvēkus, ja, stiprinātu sievietes īpaši kādā veidā, ja, var tam iziet cauri, jo arī par to pašu kalpošanu, kas man nepatīk vārds, par to pašu dalīšanos, kad Dievs man tik spēcīgi ieveda tajā dalīšanās vēstī, tajā prieka vēstī, un kad to sirdī ielikt to milzīgo mīlestību pret tām sievietēm, kas iet cauri šai ielējai, ja, tādu milzīgu gribēšanu palīdzēt viņām visādā veidā, garīgi, praktiski, ja, kaut kādā arī, tiešām ar vārdu stiprināt arī, ja, jo tas ir tāda, jā, jo sievietēm ir kas tas nav tikai sievietēm, vispār cilvēkiem, kas iet tādu diagnozi, vispār vēzis, ja, tas ir gars, jā. Tas pati, ja medicīniski mēs skatāmies, kas ir vēzis, ka viena šūna pēkšņi sāk izlikties, sāk melot. Kas melo mums, ja? Tas ir melu tēvs, vēlns, ja? Un tas jau jo patiesībā jau tas nav, ka vēzis rodās tur
nezinu, no ēšanas. Nu, cilvēki ēd visu mūžu hamburgerus, ja, tur un arī, ja, nu labi, viņi kaut kādas citas slimības iemanto, bet, nu, vēzis tas nav, tas ir kaut kā garīgi. Šī brīdī es saprotu, ka ja to uztveram mēs tā, tad noteikti daudz prasīs, kāpēc tev tas notika ar tevi, ja. Nu, ir lietas tādas kā stress kaut kāds, ko mēs cilvēki varam pārdzīvot un izdzīvot. Un man tā bija tēva aiziešana, ja. Viņš 2 nedēļās, un viņš vienkārši, viņš bija ļoti, ļoti tūs. Un viņš bija man tik tūs, ka man tajā brīdī laikam pat bija tā, ka viņš man pat aizvietoja varbūt pat debes tēvu. Viņš man bija tik mans tētis, ja. Un kad viņš tiešām, kad man bija šo dzīves posmu, šīs 2 nedēļas bija viņam klāt, un tas bija tik psihomātiski, es to iznesu uz sevī, tās viņa sāpes, ja, un tam tā nevajadzēja būt. Ja es būtu vairāk tajā brīdī, es nebiju vēl tajās tik dzīvās attiecībās ar Jēzu un ar Dievu, ja. Es ticēju, es gāju 15 gadus uz baznīcu, bet es citam Dievam nedaudz ticēju, ja. Un tāpēc arī nebija tik tādas, es nespēju, es pati biju uzlikusi to bloku, kad es nevarēju saņemt to mieru arī šajā posmā. Ja, šo ieprieci arī šajā posmā no viņa šo mieru. Ja. Un tāpēc es teikšu, jā, kad ir ļoti bieži, kad mēs no nepiedošanas cilvēkiem, jā, kad viņi dzīvo kaut kādās bērnības traumas, ko mēs pat cilvēki citi pat domā, nē, es jau par to nemaz nedomāju, bet tas ir dziļi kaut kur sirdī, un viņš nav iznācis ārā, ja. Un arī tur man Dievs lika sirdī veidot retrītus, gan Spānijā, gan Latvijā. Mums tagad ir onkoloģijas meitenēm, viņas ar manu arī darba, es nezinu, kā to teikt, partneri, Ingu, ja, viņai ir turas uz dzīvību, ja, viņai ir arī tāda kalpošana, mēs esam kopā sagājušās, jo tas arī Dievs brīnumainā veidā to saved, bet tas arī cits stāsts, varbūt citā reizē, jā. Un, jā, tā kā tas ir ielikts sirdī. Bet vēl, ko es arī, laikam, piemērstu pateikt, ka visa šo posmu, ko es gāju cauri, kad Dievs man stiprināja ļoti spēcīgi ar sapņiem, jā, ļoti spēcīgi, jā. Man bija uz kā arī tāds, tā kā, turēties tādu, kad bija kaut kāds moments, vai tiešām es pareizi sapratusi, vai tiešām, ja. Tad bija tie sapņi, tas viens no tādiem zīmīgākajiem pašā sākumā, ka viņš man iedeva, tad tas pirmais gads, kad es gāju ar tām suliņām un svaigēšanu, tad bija, kad es ieraudzīju naktī, kad es stāvu pie loga, un es redzu priekšā 8-kāju, ja. Sapnī, viņš bija kā 8-kājas, ja. Un pēc tam, kad es no rīta pamodos, es sapratu, ka 8-kājas, es pat ne no rīta, es tajā pašā brīdī arī pamodos, ka tie zīmīgie sapni, kaut kā uzreiz pamosties un uzreiz arī saprot arī, man vismaz Dievs devis uzreiz arī saprast, uzreiz arī to tulkojumu, ja, sapnim. Un es tā kā skatos to 8, es kā pie loga stāvu, un es redzu viņu, un es dzirdu balsi. Viņš ir miris. Un es skatos uz viņu, un man bail no viņa, no tā 8-kāja, ja. Es saprotu, ka garīgi, ko nozīmē bail no tās diagnozes, ja, tā kā viņš ir miris. Un atkal, man viņš pieder, ja. Viņš man pieder. Un es dzirdu 3. reizi, un viņš ir miris, ja. Un tajā brīdī tas 8, viņš tā kā vēl piebrieda, ja, tā kā piedēdās, ja, un izšķīra, vienkārši viss, viņš izgājis, ja, tā kā putekļi vien palika, ja, vienkārši nebija vairs, ja. Un tas bija tā ļoti, tā zīmīgi bija, es to sapratu, un tad man vēl, jā, un tad arī bija viens, kad es arī jūras krastā stāvēju, arī tas bija Sidžusā sapnī, ja, kad bija milzīgi tāda siena,
un jūras vilnis nāk milzīgs vilnis, tā kā tsunami, un es saprotu, ka, ja tas vilnis mani tūlītās pret to sienu metīs, tad es izšķīdīšu, ja, un tajā brīdī es sapratu, ka man vajag uz tā viļņu kaut kā uzlikt, un es tā uzlicu, un man tas vilnis tā hopš, un zālīte, tur tāda mums promenāda Siģisā ir, un zālīte zaļa, un es tā paskatos skarbas, nopietni, es pat kājas nesaslupināju, ja. Nu tāds bija, jā, tāds. Un trešais vēl tad jau izstāstīšu, un trešais bija arī tāds, kad tā kā man tā kā virvi, tā kā es gāju, jā, un es redzu, kad es tā žonglērējot, eju, un es saprotu, man ir jānoiet, nu ne virvi, tā kā kanāti, nu kā ir, jā, nu tā kā pa kaut ko šauru jānoiet, jā, un es saprotu, ka tikai noiet līdz galam, ja. Pašās beigās es redzu, ka tur ir slīdēts, ja, pašās beigās, bet es nogāju. Un es pamodos, uzreiz sapratu, ka tas ir mans ticības ceļš, ka man tur vienkārši bija jāstāv, un jāzina, ja, un jāstāv, nu, teiks, kā tas ir stāvēt ticībā, un ko nozīmē. Nu, vot tā, vienkārši tu tici tam, ko Dieva vārds pateicis, ja? Dieva vārds pateicis, tu esi dziedināt, Jēzus vārdu, Jēzus brūcējs, tu esi dziedināt. Es nevaru klausīties sāk, es nevaru skatīties kaut ko, ja? Kaut kur ņemt informāciju, kaut kur no malām, ja? Jo visa mūsu ticība veidojās no tā, ko mēs dzirdam, ko mēs redzam. Kāpēc cilvēkiem tik ļoti bail no vēža? Tu to esi iedomājusies, kāpēc tā bail ir? Tāpēc, ka viņš ir izreklamēts visur. Ir tik daudz briesmīgas slimības, bet viss baidās, nezinu, kāpēc no vēža, ja, tikai. Tāpēc, ka visur mēs ejam, tas ar vēzi. Par citas slimības nemaz tā, nu, netiek reklamētas, ja. Un ielaiž cilvēki tās bailes milzīgās, ja. Un ja tu vēl sāc domāt, un tas nomir, un tur mirst, un ja tu uz to sāc skatīties, tad tu es to sapratu, kā tas ir. Tas saka, Jēzus ir šaurais ceļš, ja? Ne jau uz debesīm. Ja mēs ticam uz Jēzu, ka viņš ir nomirs un augšām cēlies, mēs jau esam debesīs, mēs būsim debesīs, ja? Bet te ir par citu šauro ceļu iet runa, ja? Par to šauro ceļu, ka tu tiešām neskaties uz tiem viļņiem apkārt, tā kā Pēters, ka gāja pa ūdens virsmu, un Jēzus teica, nāc, un tu tikai skaties uz viņu, neskaties apkārt, neskaties uz diagnozēm, neskaties uz prognozēm, neklausies tajos ārsta melos, ko vēlns caur viņu runāja, ja, tie ir meli. Un tad, kad tu tā koncentrējies uz Dievu vārdu, uz Jēzu, slavē, pateicies, saņem prieku, tu dzirdi Dievu, jo, kad mēs esam bailēs, kad mēs esam stresā, mēs nevaram dzirdēt Dievu balsi. Mēs varam dzirdēt tikai tad, kad mēs esam šalom, mierā, pilnīgā mierā un priekā un slavā, ja, jo arī Bībelē rakstīts, kad viņš ir tur, kur mēs viņu slavējam, kad viņš tur ir tur, kur slavē, ja, protams, viņš ir mūsos, un mēs esam viņā, tad ir arī tā, ka tā slava piepilda visu to telpu, ka mēs slavējam, mēs var vienkārši visur, vienmēr zināju, ka Dievs ir labs, un es to vienmēr nevienu brīdi es nesāku teikt, kāpēc man tur pieļāva, ja, un Dievs taču, redz, laikam pieļāva, nē, tie ir vēlni meli, ja, jo tiešām mēs zinām, ka Dievs ir mīlestība, un mēs paši pieļaujam caur kaut kādām šī gadījumā. Nu, tā bija mana kaut kāda lieta garīga, kad es ar to tēvu tik ļoti iegāju tajās sērās, kuras arī gadu pēc tam vēl sēroju, tik ļoti, kas izprovocēja to, ja. Bet ja mēs dzīvojam Dieva gaismā, ja, tādā, un aizvaram durvis ciet uz visādiem, kā mēs sakam, visus fortičikas, kā viņi, visas logas, visu aizvaram ciet, ja? Bet, protams, ka tāpat vēlns jau nāk un tāpat tās biedē un ir jau visādi uzbrukumi dzīvēs, ja? Bet ar Dievu mēs esam gaismā. Jebkurā vislielākā tumsā mēs esam gaismā.
Tātad, to es gribēju padalīties, jā. Un ja kāda meitene iet cauri šādai ielējai, jā, jūs droši par kuru man rakstīt, un es būšu ļoti priecīgi, ja es varēšu palīdzēt, jā. Visādā veidā, tiešām gan garīgi stiprināt, kas ir svarīgi arī, kad es atceros, ka aizgāju pie doktora, un doktors saka, tev psihologu nevajag. Es saku, kāds psihologs? Man ir Dievs, jā. Jo vīram jau arī tur līdzjūtības jau izteica, viņam vajadzētu parakstīties, kad viņš apzinās, ko viņš dara, un domāju, ka varbūt, ka es neesmu pilni prāti, jā, kad, tu pirmo gadu bija miers. Vienkārši fokus drusīgi bija novirzīts, bet Dievs deva mieru, jā, brīnumainā kārtā. Tā. Laura, milzīgs paldies tev par šo interviju. Paldies, ka tu dalījies ar šo tik ļoti vērtīgu pieredzi. Un es tiešām ticu, ka cilvēki, kuri klausīsies un kuriem ir vajadzīgs dzirdēt šīs atbildes, viņi sadzirdēs to tavā vēstījumā, tajā milzīgajā pieredzē, kādu tu piedzīvoji, ejot kopā šo ceļu ar Dievu. Tā kā paldies tev par to visu, ka tu biji šeit, un tiešām tas ir ļoti vērtīgi. Jo kamēr mēs dzīvojam pasaulē, mēs saskaramies ar dažādām lietām, bet Dievs mums vienmēr ir paredzējis uzvarēt. Tāpēc mums ir Jēzus dots. Un sīkāka informācija, ja jūs gribat atrast Lauru vai arī atrast mūsu draudzi, jūs to visu varēsiet atrast aprakstā, kas būs pievienots pie šī video. Esiet svētīti un uz tikšanos kādā citā reizē.